faktu. Rail Baltica. Valsts kontrole pirms x gadiem stāstīja, tas maksās dārgāk, mēs kavējam un tā tālāk. Mēs šobrīd esam ar Rail Balticu tur, kur mēs esam. Vai šis ir otrs potenciāls Rail Baltica šī vārda sliktā nozīmē? Nu, kaut kādā mērā šīs situācijas var atlīdzināt, jo tiešām mums ir liels izmaksas, ko mēs redzam, liels finanšu deficīts. Un viena no lietām, ko mēs būtiski kritizējam, ir jautājums par prioritātēm. Jo to pasākumu skaits, kas ir arī Nacionālajā enerģētikas klimata plānā, ir ļoti plašs spektrs. Cik lielā mērā šie pasākumi ir izmaksas efektīvi, cik lielā mērā katrs no tiem palīdz tuvināties mērķa sasniegšanai, mums nav informācijas. Attiecīgi jautājums, vai viss tas, kas tiek plānots darīt, ir vajadzīgs un vai palīdz sasniegt, ir atvērts. Un tas, ko mēs arī revizijā redzējām, ka šādas informācijas nav, prioritātes nav saliktas. Un ja mums ir liels finanšu deficīts, mums kādā brīdī ir jāizvēlās darīt lietu A, B vai C, tad mēs īstenībā nezinām darīt A vai B vai C, kas cik maksā. Tieši tās pašas asociācijas arī neatkarīgi no jūsu uzdotā jautājuma. Ja? Un kādā ziņā klimata mērķi, klimata noturība, tas nav tikai runa par Eiropas sankcijām, par kaut kādām soda naudām, par mērķu neizpildu, bet man liekas, ka jāsaprot, ka klimata pārmaiņas notiek, un tās tautsaimniecībai var maksāt ļoti dārgi. Un Avoliņa kungs pieliek klāt, ka tas izskatās, ka var salīdzināt ar Rail Baltica numur 2. Un mums taču nevajag Latvijā Rail Baltica numur 2. Man nav pilnīgi nekādas asociācijas ar Rail Baltica. Jo Rail Baltica ir viens konkrēts projekts, pie tam ar Eiropas Savienības un valsts finansējumu. Un šeit mēs runājam par veselu kompleksu dažādu projektu. Ministrija iesaistīja pamatā, pie tam šie miljardi visi ir plānot kā privātā sektorī. Bet ja jūs sakat, ka nav tās līdzības, es atrodu vienu līdzību starp Rail Baltica, kad Kulbara kunga vadītajā parlamentārā komisijā tā vai citādāk atgriezās pie tā, un tas ir politisks jau jautājums, atgriezās pie tā, ka ministra prezidents nav paņēmis uz sev pietiekam lielu kontrolējošo funkciju. Šajā jomā ir Nacionāla enerģētikas klimata padome, kas tiek pieminēta revizijā, kura nefunkcionē. Neļaujiet samelot. 22. gadā, 23. gadā un 24. gadā. Tā, ka nefunkcionē. Ir kā tās padomas un komitejas ir izveidotas, bet tāda faktiska virsraudzība šim pasākumam notiek.